Labdien, esmu Arnis Daugulis, Varam valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos. Mana šodienas tēma ir pieredze pārējai uz eiro valsts IKT sistēmās. Kopumā informācijas sistēma pārējai uz eiro mums ir notikusi ļoti veiksmīgi, un jāsaka, ka tas ir bijis būtisks faktors arī visa eiro projekta ieviešanā. Kā būtisks veiksmes faktors visam eiro projektam. Tā iemesla dēļ, ka IT sistēmas ir tās, kas nodrošina funkciju ikdienas nepārtrauktību gan publiskajā sektorā saistībā ar sociālajiem maksājumiem, nodokļu maksājumiem, grāmatvedības uzskaiti, algu izmaksāšanu un tādām lietām, gan arī maksājuma kartes, bankomāti un tā tālāk. Tā kā būtībā bez tehnoloģijām mūsdienās nekas vairs nenotiek. Un arī tehnoloģija pielāgošanā pārējai uz jaunu valūtu bija nozīmīga loma visā eiro projektā. Kopumā šis projekts apliecināja un īpaši nozares profesionāļu spēju īstenot sarežģītus, apjomīgus, arī laika ziņā kritiskus IT projektus. Nedaudz par apjomiem, ar kādiem mums nācās saskarties. Valsts sektorā kopskaitā tika pielāgotas 106 informācijas sistēmas, 72 no tām nozaru specifiskās, 34 grāmatvedības un personāla vadības. Un savukārt pašvaldībām, saskaitot pa visām pašvaldībām kopā, mums sanāca 476 informācijas sistēmas. Dažādas, kas ir saistītas ar pašvaldību darbu, gan nekustamā īpašuma nodokļa, sociālo maksājumu, grāmatvedības jomā. Izmaksas kopumā plānotās izmaksas gan valstī, gan pašvaldībās bija ap 6 miljoniem eiro. Lielākā daļa no tām tika finansētas izmantojot ERAF finansējumu. Realizējot visus šos projektus, reālās izmaksas bija mazākas. Izdevās to izdarīt apmēram par 500 000 eiro lētāk nekā sākotnēji tas bija iecerēts. Runājot par veiksmes faktoriem, pārdomājot pieredzi eiro ieviešanā tieši IT sistēmās, mums sanāca tādi 7 veiksmes faktori, par katru no tiem tad drusku vairāk. Pirmais – saulaicīga plānošana. Tas apjoms, pielāgojamo sistēmu apjoms tika apzināts sākotnēji jau 2008. gadā, un pēc tam atkārtoti 2012. gada pirmajā pusgadā. Tas tika darīts ar tādu domu, ka 12. gada beigās būtu jābūt jau visam pilnā gatavībā, arī līgumiem sakārtotiem, noslēgtiem ar izstrādātājiem, lai 2013. gads būtu jau pilnībā veltāms tam, lai veiktu reālos izstrādes darbus. Tas, ko šeit ir svarīgi uzsvērt, kā ļoti būtisks veiksmes faktors, ir gatavība uzsākt informācijas sistēmu pielāgošanu vēl pirms oficiālā lēmuma pieņemšanas par Latvijas uzņemšanu eirozonā. Jo, ja būtu tā, ka mēs būtu sākuši kustēties tikai pagājušā gada jūlijā, kad tika pieņemts oficiālais lēmums, tad mums paliktu ļoti maz laika, lai visu apjomīgo darbu informācijas sistēmu pielāgošanā varētu sekmīgi pabeigt. Otrs – koncentrēšanās uz būtisko. Jau pašā sākumā tika nodefinēts, ka saistībā ar pārēju uz eiro informācijas sistēmās veiksim tikai pašas minimālākās izmaiņas, minimumu, kas ir nepieciešams, lai pāriet uz jaunu valūtu. Parasti šādos informācijas sistēmu projektos ir vēlme paskatīties uz sfēru plašāk, un ja reiz mēs kaut ko mainām, tad pie viena pamainām arī vēl citu funkcionalitāti. Šajā gadījumā mēs mērķtiecīgi centāmies no tā izvairīties, tādējādi minimizējot riskus, ka tā projekta sfēra mums izplūdīs un rezultātā būs daudz lielāks darba apjoms jāveic.
gan ar eiro ieviešanu, gan vēl arī ar funkcionalitāti, kas nav ar eiro saistīta. Respektīvi, ja to darītu, tad tas būtu pārāk daudz izmaiņas vienā brīdī, kas radītu būtiskus riskus projektam. Otra lieta – koncentrēšanās uz darbības procesu nodrošināšanu, saprotot to, ka daudzas informācijas sistēmas ir savā starpā integrētas. Ja mēs skatītos tikai uz katru sistēmu atsevišķi, tad mums varētu rasties grūtības nodrošināt tādu procesu darbību, kas prasa datu apmaiņu starp vairākām dažādām sistēmām. Mēs centāmies darīt to tā, lai izmaiņu ieviešana savstarpēji saistītās sistēmās būtu saskaņota, gan izstrādes termiņu ziņā, gan arī testēšanas ziņā. Un integrācijas testēšana starp dažādām sistēmām arī bija svarīgs moments. Risku analīze un vadība. Tika piesaistīti risku vadības profesionāļi, kas palīdzēja risku analīzi jau no pašiem pirmsākumiem nolikt uz pareizām sliedēm. Un arī risku vadībā ir svarīgi koncentrēties uz būtisko. Neaizrauties ar pārāk lielu akcentu uz tādiem riskiem, kuru ietekme ir minimāla. Tika izveidots risku saraksts, skaidri identificējot tās kritiskākās sfēras, tos riskus, kuriem ir vislielākā ietekme uz darbības procesu nodrošināšanu. Tāda pieeja ļāva ātri reaģēt uz tādām lietām, kas ir patiešām svarīgas, un savukārt tos nosacītos sīkumus atbīdīt drusku tālāk. Runājot par sīkumiem, skaidrs, ka nav jau... Skaidrs, ka arī ar sīkumiem ir jātiek galā, bet šādā projektā ir svarīgi saprast to, ka nevajag darīt visu uzreiz. Ir noteikti datumi, kas ir absolūti kritiski, un noteiktas sistēmas, kuras bija jāpielāgo, lai viņas strādātu šajos datumos, bet savukārt citas ir tādas, citas izmaiņas nav tik svarīgi realizēt uz, piemēram, 2014. gada 1. janvāri, bet tās var atlikt arī vēlāk. Tad vēl viena svarīga lieta – skaidrs atbildību sadalījums. Lai tas strādātu tā, ka katra iestāde atbild par savu sistēmu, un tad ir eiro projektu vadītājs, kurš redz to bildi kopumā un iesaistās un koordinē tad, kad ir nepieciešama vairāku iestāžu sadarbība, piegādātāju savstarpēja sadarbība. Un projektu vadības komiteja, kas uzklausa projektu vadības ziņojumus un pieņem vadības līmeņa lēmumus. Līdzīgi kā futbolā, kad katram spēlētājam ir sava vieta laukumā, savs uzdevums, tad ir treneris, kam ir savi spēles scenāriji un kas šo komandu vada, un teiksim, kluba vadība vai federācija, kas nodrošina, lai trenerim un komandai ir viss nepieciešamais, lai viņi varētu spēlēt. Tā ka tas izklausās vienkārši, bet šādā sarežģītā projektā ļoti svarīgi, lai atbildības sadalījums ir skaidrs, katrs zina savu uzdevumu un saulaicīgi tiek iesaistīts sadarbībā ar citiem. Disciplīna un kontrole, ņemot vērā milzīgo skaitu dažādo sistēmu un daudzus projektā iesaistītos dalībniekus, šādu projektu bez disciplīnas un kontroles nevar pabeigt, nevar sekmīgi paveikt. Un runājot par disciplīnu un kontroli, tad ļoti svarīgi ir tas, kādā veidā tas tiek darīts. Jo kontroles elementi, kā sanāksmes un atskaites, cita starpā arī noēd diezgan daudz laika, un tāpēc ir ļoti jāpārdomā, kad un ko darīt, cik bieži jānāk kopā, cik bieži prasīt atskaites, cenšoties arī nenoslogot iestāžu personālu ar liekām un pārlieku detalizētām atskaitēm, ņemot vērā, ka tas ir laiks, kas tiek atrauts no reālo sistēmu pielāgojumu veikšanas.
Tā ka šeit bija jāatrod tāds smalks līdzsvars starp to, cik daudz ir dodama rīcības brīvība visiem projektu realizētājiem, un kad tomēr ir viņi jāsavalk kopā un jāiegūst gan statusa informācija, gan jāveic kaut kādas vadības darbības. Un lielā mērā tas izdevās pateicoties Eiro projektu vadītāju spēju saglabāt to smalko līdzsvaru starp diplomātiju un dzelžainu kontroli. Visbeidzot, misijas apziņa. Es teiktu, ka visiem tiem, kas šajos projektos bija iesaistīti, bija tāda misijas apziņa par to, ka tas ir ļoti svarīgs darbs. Nedrīkst atļauties viņu izgāzt. It īpaši to var teikt arī par IKT nozares komersantiem, kas ir kā piegādātāji šīm informācijas sistēmām, viņu patiesa ieinteresētība rezultātu sasniegšanā, saprotot to, ka neveiksmes iespēja nedrīkst tikt pieļauta vispār. Un šajā ziņā es varu teikt vislabākos vārdus par IKT nozares komersantiem, kuri bija tieši iesaistīti kā izstrādātāji, sistēmu pielāgojumu veicēji, viņu gatavību uzņemties vairāk atbildības un darbu nekā ikdienišķākos projektos. Un tā bija tāda laba pleca sajūta starp to, ka gan pasūtītāji, valsts un pašvaldību pusē, gan piegādātāji strādā uz vienu kopīgu mērķi un saprot, cik tas ir svarīgi un ka no tā ir atkarīga arī visa Eiro projekta veiksme. Nenoliedzami šāda mēroga projekts, vairāku savstarpēji saistītu projektu kopums ir realizējams tikai sadarbojoties. Un tāpēc šis varams sauklis, ar ko tiek beigta katra vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas prezentācija, kopā mēs varam, ir attiecībā uz Eiro projektu ir patiesa